Sportcentrs Komtelevīzija saka tiešo translāciju no Ogres, kur Latvijas kausa izcīņā hokejā šodien pusfināla cīņa starp Kurbada un Prizmu. Hārdijs parādnieks, neļauj viņš Jāņa Lukaševska raidītajai ripai nonāk līdz vārdiem, tagad lieliski iespēja Kurbadam. Bet neizdevās Zāvim izcelties, tagad pārdara piespēle neitrālajā zonā, no vārtu priekš pieliek punktu Jānis Straupe un skaidriskajā mazākumā Kurbads atklāja spēles rezultātu, aizvadīts mazāk nekā 5 minūtes. Pagalam bezzobains skaidriskais vairākums Prizmas izpildījumā. Kristiāns Zelta piespēle pārtvert neitrālajā zonā. Remiņš pamana, ka Straupe dodas uz vārtu priekš un viņam lūsiņu pārspēšana nesagādā pilnīgi nekādas problēmas un līdz ar to rezultāts ir 1-0. Kurbada labā. Labi, laukums turī cīnās Juris Upīts, pats nonāk metienu pozīcijā, spēcīgs metiens un Juris Upīts dubulto Kurbadu pārsvaru. 7 minūtes nospēlēts, 8. minūtē Juris Upīts dubulto Kurbadu pārsvaru un tādējādi viņam 3 dueļos pret Prizmu 4 vārtu guvumu. Pats izlīd no laukums tur Upīts. 8-2 un 14-2. Tagad Zembergam iespēja izgājas piespēle gar vārtiem Komuls un pēc Gomula metiena pat 2 reizes glābi Edgars Lūsiņš savu komandu. Pārvilināja pagājušās sezonas MVP no Liepājas Bruno Zavi, bet tikmēr Edgars Līdzvargs pieliek punktu un jau 3-0 Kurbadu labā. Nospēlēts ir nepilns 14 minūtes. Pirmajā trešdaļā piespēle no aizvārds, netraucētais Līdzvargs pieliek punktu un 3-0 laukuma saimnieku labā. Pēdējā minūte pirmajā trešdaļā Juris Štāls iet zonā, pats dodas uz vārtu priekšu. Lūsiņš pirmo metienu atvair, bet punktu pieliek Aleksandrs Macievskis. Lieliski pirmā trešdaļa Kurbada izpildījumā. Juris Štāls apskatījies, ka nav neviens īsti kam piespēlēt. Pats devās uz vārtu priekšu bez nekādas lielās pretestības. Viņu metienu atvaira Edgars Lūsiņš, bet pirmais pie atliekšās rītas bija pieredzējušais Aleksandrs Macievskis. Šeit dots Rihards Remiņš, viņam 2 rezultīvas piespēles šodienas mačā. Asistē pirmajos 2 vārtos. Tagad Grunmans gara vārtiem un punktu pieliek Sandrs Zolmans un 5-0 otrās trešdaļas sākumā panāk Kurbads. Likumsakarīgs iznākums, turpina daudz uzbrukt ogrēnieši. Līdzvargs izdara piespēli gara vārtiem, bet neizdodas tur pielikt no Upītim. Prizma mēģina atbildēt, kopas metiens, ar to galā tiek Mārtiņš Raitums. Bet pēc pievienošanās Prizmai viņš guva vārds jau pirmajā spēlē. Tagad vēl viens Prizmas uzbrukums, cīņa vārtu priekšā, labi iespēja. Nosedzis vārtā apakš Raitums, līdz ar to atvēra viņš pirmo metienu, sako vēl viens. Bet Strombergs raida rīpu garām pretnieku vārtā lems. Tur tagad metiens no zilās līnijas, izmisīgi lēc vārtiem priekšā Raitums, bet viņu vietā melno darbu paveic aizsargi, bloķējot metienu. Devās viņš uz nomaiņu, aizvadējis vairāk nekā puši šajā mačā. Rezultāts 5-0 Kurbada labā. Piespēle gar vārtiem un vēlreiz vārds tā viņš nāk tālāk Prizmai. Tagad Galkins aizmet garām tukšiem vārtiem. 2 lieliski momenti 5 sekundžu laikā laukuma saimniekiem, bet neizdodas palielināt vēl vairāk pārsvaru. Nepiespēlējies vārtiem, vēlreiz Bergmans pēdējās sekundes skaidriskajā vairākumā. Bergmans Komulam. Komuls piespēlē un meistarīgi pielikts punkts un līdz ar vairākumu beigām Kurbads panāk 6-0. Pieliek viņš nūju un liek kapitulēt arī šajā spēlē Kārlim Zakrēvskim. Prizmas vārtos. Labi pieliek nūju Tums Zeltiņš. Nav glābējis Zakrēvskis, arī pieeldo tojās stūrī. Nesadala spēlētājs vārdu priekšā Prizma un iespēl tālāk Edgaram Apelim. Viņa metiens no labās malas cīņa vārdu priekšā, bet neizdodas ne Strombergam, ne Horstiņinam izdarīt rezultīvu metienu. Tagad atbilda Kurbada izpildījumā. Hartmans 1-1, bet neizdodas Kurbada uzbrucējiem. Panākt jau 7 vārtu pārsvaru. Vairākos ārzemju klubos uzspēlējušies uzbrucējs atslēja laukumu. Tikmēr Remiņš dodas uz priekšu, piespēles Zolmanim. Zolmans gara vārtiem. Zakrevs piespēlē pēc tam Grunmanim netīšām, bet pretnieku aizsargs nespēja sodīt. Prizmas vārds arī par šo te piespēli. Kopas metiens un Raitums spēlē lieliski un pēc tam arī pagrūstīšanās Kurbada vārdu priekšā. Latvijas čempionāta ietvarošu komandas šajā sezonā ir tikušās 4 reizes. Visās 4 reizēs Kurbads izcīnījis uzvaru pamatlaikā. Tagad vēl viena iespēja mainiekiem nonāk rīpā atpakaļ līdz Edgaram Līvsbergam.
Pieliek viņš punktu, gūst savus otros vārtus spēlē, laimīgas sakritības gadījumā. Nenonāca Rīpa līdz partnerim, nonāca atpakaļ līdz Līvsbergam. Viņam atlika metiens tukšos vārtos un Edgars Līvsbergs panāk 7-0 otrās trešais noslēgumā. Redzam, mēģināja izdarīt piespēli gara vārtiem. Kurbats kārtējo reizi labāks cīņā pie laukuma apmals, kārtējo reizi izcīna Rīpa. Tagad piespēles priekš Jurčs tāls viens pret Zakrēvski metiens un vēlreiz Zakrēvskis glābi savu komandu pēc izgājiena vienatnē. Kopumā gan Prizma viņam ir viens no labākajiem pretiniekiem. Tagad Forostiņas dodas priekšmetiens tuvajā stūrī. Ja neizdodas gan viņam pārspēt Raitumu. Vēlreiz Galkins. Piespēlē Upītim un Upīts met tukšos vārtos jau noslēdzot lielas kombināciju izmanto lielo vairākumu Kurbats un panāk 8-0 Laukuma Saimnieki. Gūst savus otros vārtus šajā spēlē, tas viņam trešais punkts, panāk 8-0 Upīts. Laukuma Saimnieku labāš, kad Kurbats iemet 8 vārtus, tagad atgriezies laukumā, aizstāvās mazākumā. Hartmans, Maciejevskis un Aleksandrs Maciejevskis panāk 9-0, vēlreiz realizēts skatisks vairākums. Ļoti īsā laika posmā iemet 2 vārtus Kurbats. Lielisks saspēle Maciejevskis, Hartmanis Maciejevskis, metiens starp Kārļa Zakrēvska. Kājasargiem Prizmas vārdsargs šajā situācijā nav glābējs. Un 9-0 Kurbada labā. Skaidriskais vairākums, pie tam vēl Laukuma Saimniekiem vēl pusotra minūte. Neizdodas Galkinam noturēt ribu uzbrukuma zonā. Tagad Kristaps Riekstiņš dots viņš uz vārtu priekšu, bet mēģiniens lido garām. Nekur tālu gan netiek. Tā vēlreiz pie Ķuža. Tagad Bisanieks no distances mēģiniens tālajā stūrī. Raitums iznāk pretī. Renārs Valters aiz vārtiem. Piespēle un vārtu priekšā viens pats Zomans. Bet nespēja viņš izreģināties ar Zakrēvski izcili iespēju Sandim Zomanim. Bet nespēja viņš kļūt par 4. Kurbata spēlētāju, kurš šajā spēlē ir guvis 2 vārtus. Gan agresīvi devās pretī savam pretiniekam. Tagad vēlreiz Zakrēvskis kritienā, šoreiz jau ar nūju izsit. Mazliet mazāk kā 4 sekundes līdz pamatlaika beigām. Šoreiz gan Kopas uzvar iemetienā Līvsbergu. Nospēlē gan atjautīgi vienkārši sasien pretinieka nūju, neļaujot viņam tikt nemaz pie Rīpas. Un līdz ar to uzvar šajā spēlē izcīna Kurbats ar rezultātu 9-0 un iekļūst Kurbats Latvijas kausa finālā.